Ir svētdienas vakars pēc sponsoru vizināšanas. Es lieku klāt pie 39. piekaba un dodos ceļojumā. Ceļojums būs... Es braucu uz Zviedriju. Būs vēl viens Nissan. Šis būs interesanti. Šis būs bāra fains. Skatāmies, maucam uz prāmu. Ko veiksmīgi uz prāmi, atbrauc līdz Ventspilī. Jābrauc, pagulēs, un tad 7:30 būs Stokholmā, un tad brauks līdz Norrköpingai. Davai, see ya. Update. Pirmdienas 10:37 es atbraucu gan arī līdz tam Nissanam. Zviedru jauns kungs vai kungs ir izdomājis, ka viņš negrib pieņemt naudu no manis. Viņš grib pieņemt tikai no Zviedriem naudu, kašu viņš neņems. Un tagad viņš ir gatavs to mašīnu parādīt. Lai gan pirms brīža viņš jau teica, ka viņš viņu nerādīs vairs. Un skaitīs apakaļ rokas naudu. Nu, labi, pastīsimies, kas no tā visa tagad sanāks, bet, nu jā, gaidu, kamēr viņš pateiks, ka es varu aizbraukt pakaļ, pastīties to mašīnu. Un izstāst, ka jau no ar šodienas prāmu es nebraucu mājās, un kad es braukšu mājās tikai rītā. Labi, ka prāmu vēl var nomainīt, tāpēc viss ir fine, bet, jā, trips ievilkās, bet, nu, these deals don't come easy. 2 hours later. Šajā momentā bija jābūt, ka tur aizmugurē uz traileru stāv mašīna. Viņas tur nav. Neļauj filmēt tur, es arī neko neieslēdzu, nepafilmēt tik cik no telefona, bet faktiski ir tā. Viņi gribēja old school veidā pārrakstīt uz kādu zviedru to mašīnu. Tad, lai viņš tas zviedrs būtu klāt un saņemt naudu, un tikai tad atdot mašīnu, kad viņi patiešām būs pārrakstīti, un tur šeit notiek pa pastu, un tas aizņems aptuveni nedēļu. Ar to es šobrīd esmu pa lielam pavizinājies ar traileri pāri trešdaļ Zviedrijai un braucu atpakaļ, veltu atpakaļ uz Ventspili un atgriežos pie darba, un tad, kad tas viss nokārtosies, braukšu vēl vienā ceļojumā uz Zviedriju. Tā kā ar šo viss vēl nebeidzās, bet no tā, ko es tur redzēju un apskatīju, tā mašīna ir bijusi tā vērta, un tas tiešām ir kārtīgs barn fights. 17 gadus nostāvējusi un tiešām praktiski perfekti. Tad, jā, sanāca tā, kad es tomēr lidošu mājās, un patiesībā ir tā, kad rekur ir 39. It's better, he's helping me out with this. And, jā, tātad es atstāju šeit traileri un 39. un tas viss brauks mājās kaut kad nākamnedēļ ar visu Nissan kopā, bet jā, nekur paliek piekabe, un es braucu paēst un braucu uz lidostu. Tā kā šis viss beidzās daudz labāk nekā es cerēju. Bet 39. un mašīnas atstāja diezgan interesantā vietā, kur ir daudz viss kaut kas interesants, un tas būs drošībā līdz tam brīdim, kamēr tas viss stāv. Tā kā tas ir Moticon Sweden, tas izstāsta šādi. Nice. Bez cenas gan. Speedster 911. Visiem 38 mīlētājiem E363 GT. GT3 RS
casuals. E34 gatērs. Lārens, te mums nepatīk, jā. Randomly Stalin XRs. Oh my god. I think it might be the only registered in Europe. Yeah, it might.